Mēs gribam atrast cenu, kvalitāti un lai tas kalpot. Un tās ir lietas, pie ko es ļoti strādāju, lai mēs varam iedot visu šo kopā. Jo, ja mēs skatāmies 250 000, tev ir 2500 kvadrātmetri zeme, māja, garāža, bruģis, sēta. Man liekas, šādas cenas vispār nav. Tad šeit zeme ir pavelta, dāvanā. Gribat izlaist zemes iegādi, dokumentāciju, kas ietver ģeoloģiju, topogrāfiju, projektēšanu, visu komunikāciju ar būvvaldi, būvniecību, eksploatāciju un vienkārši atnākt, izvēlēties zemi un vienkārši saņemt kvalitatīvu māju, kas kalpos tavai ģimenei, tev noteikti jābrauc uz šo ciematu un jāapskatās. Tas tiešām ir ieguvums, kā es saku, no 70 līdz pat 120 000. Mani sauc Līga Granda. Bet es esmu Gvido Grands. Un mēs kopā vadam būvu uzņēmumu GLG Būve. Un šis ir podcasts Pamati, kurā mēs runājam par drošas un ilgtspējīgas mājas būvniecību. No pamatiem līdz sirdsmieram. Šodien mēs atrodamies ciematā Kalnu Buciņu. Iepriekšējās epizodēs mēs stāstījām par to, kā būvējām ciematu Sūnupēs un kā būvējām paši savu māju. Šodien mēs atrodamies vienā no mūsu projektiem, ciematā Kalnu Buciņu, un mēs kopā ar Gvido parādīsim, ko esam paveikuši gandrīz 4 mēnešos. Man vairāk patīk, kā skan 12 nedēļās. Tā būtu jāsaka 16 nedēļas, bet nav vēl 16 nedēļas. Nē, ir 14 nedēļas, kopš mēs esam sākuši būvēt pirmo kārtu. Pirmajā kārtā mēs būvējam 10 mājas, bet šodien mēs stāstīsim par to, kā šeit izskatīsies, kad ciemats būs pabeigts aptuveni pēc 2-3 gadiem un parādīsim to, ko daram šodien. Dosimies uz vietu, kur Gvido man bija atvedis pirms 3 gadiem. Tas bija rudens. Šodien ir saulaina diena, bet tā diena bija lietaina. Un visapkārt bija tāds brīksnis, līdzīgs šim. Un Gvido man aicināja ārā no mašīnas, un viņš teica, nāc, es tev parādīšu jauno ciematu. Es izkāpu ārā, mēs iegājām briksnī, un viņš sāka stāstīt. Viņš teica, šeit būs ceļš, te būs bērnu laukums, te būs ielas apgaismojums, te būs dīķis, un te būs soliņi. Un es uz to visu skatījos apmēram tā, totāls briksnis, avenāji, kaut kur bija vētrā salauzti koki, pāri visai ciemata zemē grāvas. Un patiesībā mēs pat nevarējām iziet ar kājām līdz pašam ciemata galam. Galvā man domas šaudījās, es domāju, kā gan mēs to paveiksim. Te vajag projektēt ceļu, te vajag izbūvēt ceļu, te visu vajag saskaņot. Vēl nerunāsim pat par māju projektiem, kas ir jāprojektē un jāskaņo. Un es pie sevis domāju, kā gan mēs to paveiksim, bet es piekritu. Ko Gvido pastāstīja par to, kā tu šo ciematu redzēji un kā sapratīji? Jā, šī būs tā vieta. Es šo ciematu jau redzēju, pirms es ieraudzīju šo ciematu. Es jau redzēju, un plānoju, kad mums būs ciemats, kad mēs celsim ciematu. Man bija redzējums, ka ciematā ir ļoti svarīgas lietas, kas ir jābūt asfaltam, apgaismojumam, jābūt ir sakārtotai infrastruktūrai, kad nekas nedrīkst būt atstāts kā kopējs, kur it kā katram iedzīvotājiem vajadzētu par kaut ko domāt. Es zināju, ka kaut kādas šīs lietas es jau gribu sakārtot pašā sākumā. Es gribēju, lai ciematā ir ko darīt bērniem. Es gribēju, lai būtu bērnu laukums. Es gribēju, lai viņš ir vakaros apgaismots. Es gribēju, ka ir vieta, kur visi ciemata iedzīvotāji, pieņemsim, var sanākt kopā, tur aprunāt kaut kādas vietējās sapulcītes veidot vai vēl kaut kādas lietas. Un es to visu jau redzēju, pirms es biju šajā vietā. Bet tad, kad es atbraucu uz šo vietu, un mana vīzija, šī vieta, viņa pilnībā viņā sakrit ar to, ko es redzēju, ar to, kāda es biju iztēlojies savu ciematu, ko būvēt. Un šeit es redzēju, ka tas viss ir iespējams. Un tā arī es ļoti ātri pieņēmu lēmumu iegādāties šo ciematu un sākt būvēt. Un es zinu, ka šeit bija daudz dažādas neskaidrības par ceļiem, par ceļu būvatļaujām, par detaļu plānojumu kaut kādām korekcijām un daudz dažādas lietas, ko vajadzēja ar ķekavu sakārtot. Jā, bija kaut kādas lietas, kam mēs gājām cauri ilgāk nekā plānots, bet
atgriežoties pie tās savas vīzijas, man bija svarīgi, ka šeit ir skaisti iebraukto, skaisti apgaismots, ļoti labs ceļš. Šeit būs asfalta ceļš. Šeit putniņi visur. Mēs jau domājam patiesībā, vai tas būs cietais segums. Tas būs cietais segums, jā. Bet visticamāk asfalts tas būs. Jo es arī esmu ar Ķekavas pašvaldību uzsācis sarunas par piebraucamo daļu, un arī tā daļa ir Ķekava. Jā, es atminos. Tad, kad mēs braucām, es domāju, wow, uz šo ciematu vedīs asfalts, jo Sunupēm bija grāns. Es domāju, tas ir kaut kas labs. Un tad mēs piebraucām te, un tad es domāju, ok, labi. Jā, šeit ir īsts posms, šeit ir aptuveni grantētais ceļš ir kaut 300 metri, varbūt 400 metri, un viņš ir arī labs grantētais ceļš, nav tā, ka viņš ir slikts. Es viņu šobrīd pats arī uzturu, pats arī kopju un veidoju. Es atceros to posmu, mēs Sunupēs cēlām 3. 4. māju, un mēs sapratām, jā, mums vajag ciematu. Mēs patiesībā izskatījām vairākus zemes gabalus. Pastāstīji, kas tev bija tāds par lokāciju? Mēs šodien visu kaut kur citur nopirkt, bet mēs tieši šeit nopirkam. Jā, ir tā, ka mums bija iespēja nopirkt 2 zemes gabalus tuvāk ceļam, bet tā kā mēs Sunups jau tirgojām, mēs saskarāmies ar to, ka tuvumā ceļam ir ļoti dzirdams transports. Tā nebija lieta, kas ir forša. Es gribēju, lai tas nav. Un šeit mēs esam no ceļa nedaudz nost no lielās šosejas. No Baldonas ir kaut kāds kilometrs, no Bauskas puses būs ap 2 bišķi vairāk kilometriem. Mēs esam šai vietā, un tas bija viens no svarīgākajiem faktoriem, kāpēc es izdomāju, šī vieta ir īstā. Jo tieši šī šoseju skaņas, lai nebūtu. Jo šeit tuvumā arī bija iespējas dabūt zemes gabalus, bet viņi bija ne manām prasībām. Tāpēc šī tā vieta, kas tiek pieņemta kā galējais lēmums. Šeit arī ir lielāka šī teritorija, šeit ir daudz vairāk koku, daudz vairāk šī daba, šī neskartā daba. Jo ejot vēlāk dziļāk, mēs redzēsim, kāda ir tā sajūta dzīvojot iekšā, jo putni čivini nemitīgi šeit riņķī, un mēs esam 25 minūšu attālumā no Rīgas, un tai pašā brīdī mēs esam it kā tādos īstos laukos. Bet patiesībā šeit būs lauku vide ar asfaltu, ar apgaismojumu, ar soliņiem, kur piesēst, kā tu jau minēji. Jā, un šajā ciematā varēs iebraukt no 2 pusēm. Viena ir no Baldonas puses, un otra puse ir no Bauskas puses, jeb brauc no Rīgas tieši no Ķekavas apveceļa. Un es bieži savās laivu sarunās pasakos Ķekavai, ka viņi vienkārši to izdarīja, izbūvēja apveceļu un turpina būvēt. Man liekas, Rīga būs tik sasniedzama. No šīs vietas Rīga būs ļoti sasniedzama. Es uzskatu, ka Ķekava, Baldona tieši šī daļa būs ļoti attīstīta. Es dažreiz skrienot uz 17 minūtēs aizbraucu. Šī puse Baldona šeit ļoti attīstīsies. Šeit jau attīstās ļoti strauji, un mēs esam... To var redzēt arī nekustamo īpašumu cenās, kā attīstās gan zemes, gan mājas. Es tev noticēju par šo ciematu. Kaut acīm neredzēju, bet tā kā man bija pieredze Sunupēs, kur mēs izbūvējam 6 mājas, un šobrīd vēl būvēsim jau klientiem uz viņu zemēm, mūsu kaimiņiem. Es tev noticēju, satvēru tavu domu, un es gribu jūs arī klausītāji aizvest uz vietu, kur es sāku vest klientus šeit uz Kalnu Buciņiem. Jo tad, kad mēs jau pēdējās mājas jau finišējām Sunupē, mēs sapratām, ka tā ir ļoti laba ideja, ka mēs varam rādīt gatavu māju, kāda viņa būs. Un tikko kā Gvido jau bija sācis iekšdarbs, mēs aktīvi reklamējām, stāstījām ļoti daudziem cilvēkiem, un mēs rādījām, kāda būs māja, un vedām uz šo ciematu. Un es gribu parādīt vietu, kur es sāku vest klientus, sākot no novembra. Tās vēl bija siltās ziemas, un mēs te braucām novembri, decembri, janvāri, un mums izdevās saņemt pirmās 2 rezervācijas, kad ceļš pat nebija
saskaņots un izbūvēts. Principā tu atskaņoji klientam to manu vīziju, kas bija mana vīzija, un ko tu atskaņoji viņiem, un viņi arī redzēja to, ko tu viņiem stāst. Es īstenībā arī gribu tev uzdot vienu jautājumu. Tu redzi, cik ciemats jau attīstās, kā notiek visas šīs lietas, gan ceļš, gan vispārējais. Un tu arī iztēlojies kaut kādu vīziju, kad es tev teicu. Un tagad, kad tu ej par šo ciematu, tu redzi to? Vai šis sakrīt ar to vīziju, ko tu redzēji? Es redzu. Tad, kad mēs sākām būvēt ceļu, un jau varēja pirmo reizi pārbraukt pāri visam ciematam ar mašīnu, man bija tā sajūta, saimnieces sajūta. Un man bija tāds, jā, mēs to paveicām, jo ilgu laiku mums bija šis te dokuments saskaņošana vispār, lai mēs saņemtu būvļaus ceļu. Nu, mums šeit bija... Tas vilkās, salīdzinoši likās. Tas bija diezgan ilgs process. Man likās vilkās, jo mums bija iepriekš ar māju projektēšana pieredze, kur bija šitā, un te pēkšņi ar ceļu. Jā, mums paveicās vēl tas, ka šeit jau bija detālu plānojums. Mums tas vēl nebija jātaisa. Šeit jau bija detālu plānojums. Jā, tas arī bija tāds... Uz detālu plānojumu jau daudz ko jau... Zaļā gaisma, jā, šis ir tas, vai ne? Tad bija vairāk kā gads, kamēr ceļu projektu sakārtojām. Tad, kamēr izbūvējām visu šo daļu, kaut kāds laiciņš ir pagājis, jā. Tad elektrības viss skaņojam, viss. Jā. Un tad, ja skatāmies uz šo ceļu, mēs ar klientiem iebraucām līdz šajienai, jo tālāk nevarēja iziet. Un tad mēs viņu veidu līdz vietai, kur varēja pārredzēt visu ciemu. Un mums pat bija kādi klienti, kas bija iebraukuši ar dronu, jo tiešām nevarēja pāriet pāri ciemam, jo tur bija grāvis priekšā, kur mums bija pat arī jātaisa projekts priekš tā grāvja. Ja? Jā. Daudz lietas jāskaņo. Un es atceros, viņiem visiem teica, ejiet uzmanīgi, te ir avenaini, nesaskrāpējiet savu kājas, bet viņi stāvēja un ticēja. Un, protams, strādājot ar klientiem un darbojoties, es viņiem uzdevu jautājumus. Un izrādījās, ka viens pāris, kas visu laiku, tā kā mēs viņus teicām, mums būs jauns ciemats, viņš bija arī uz Sunupēm atbraucis, bet dzirdot to, kas te būs, ka te būs pavisam privāts ciemats, ka te būs rotaļlaukums, te visas mājas būs vienāds, jo viņi gribēja modernā ciematā. Viņi teica, mēs gaidīsim uz kalna buciņiem. Tirgu nekā nav līdzīgi, ko jūs būvējat. Plānojums saprotams, izmaksas saprotams, un viņi bija tie pirmie, kas izvēlējās sev zemes gabalu. Tā ir milzīga priekšrocība. Atnākt, izvēlēties un saņemt. No kurienes tad nāk cilvēki, kas izvēlās dzīvot mūsu ciematā? Ties ir Ķekavas novads un vairāk Baloži. Tā puse. Cilvēki, kas agrāk tur ir iegādājušies dzīvokļus, jaunajos projektos vai vecākos, viņi vēlas celt savējo dzīves līmeni un grib dzīvot mājās. Un tā ir tā lokācija, no kurienes mums nāk cilvēki interesanti, un viņi saprot. Man tur pabraukt 12 minūtes vairāk vai mazāk, tam jau vairs nav starpība, jo viņi bija iepazinuši to ceļu, to pusi. Šis bija mūsu tavs pirmais ceļš, ko mēs būvējām. Cik mums sanāca izmaksas par šo ceļu izbūvi? Ja mēs neskaitam visu laiks un viss tas, kas ir ieguldīts, bet kas arī sastāda kaut kādas zināmas izmaksas, bet pat projektēšana ceļa, visa segumā, šis ir pirmā kārta tikai segumam šķēmbu uzbērums, ir augsnes maiņa. Šeit vietām ir augsne nomainīt līdz pat 3 metriem caur caurteks. Jau šeit bija tāda kūdraina teritorija, aptuveni kaut kādus 40 metrus, tad šeit ir nomainīt pilnīgi visu augsne. Ceļš ir aptuveni 1,5 kilometra garš, un projekts visi smiltis, šķembas un rakšanas darbi ir nedaudz virs 100 000. Kaut kāds 115 000. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz? Es redzu, ka es šādu ceļu nākotnē uztaisītu lētāk. Man būtu jau redzējums, šis ir mans pirmais ceļš. Es daudzas lietas izdarīju lieki. Ne daudz, bet kādas lietas es izdarīju lieki. Bet
Izdarīts ir labi. Vēl ir virsū vēl viens šķēmas lāns, un tad ir asfalts. Es rēķinos, tur vēl būs kādi 150 000. Kopā mums viņš nostāsies uz kaut kādiem 250, varbūt bišķiņu virs. Tāds būs šī ceļa izmaksas. Vēl ir elektrība, kas šeit bija. Jā. Elektrība projekts plus elektrības uzstādīšana. Tas ir kaut kādi 57 000. Rupi sakot, 60 000. Šis arī īstenībā ir viens no faktoriem, runājot par tām cenām, jo tad, kad mēs iegādājāmies šo ciematu, man nauda bija tik daudz, lai iegādātos ciematu. Es zinātu iepriekš šīs izmaksas, viss, kas man būs. Es šo ciematu nebūtu iegādājies. Ja es zinātu viss, kas man ir jāizdara, viss, kas man ir sagaida ar visām koku ciršanām, ar visām izbūvēm, ar daudz dažādām lietām. Es daudz ko nezināju, un pateicoties tam, es šo ciematu nopērkot, saskāros tikai pēc tam ar to visu, ar to, cik tas izmaksās, kā tas būs. Tad visi investori stāsts, tad paši, cik daudz strādājam, lai nopelnītu. Tas tāds bija savs... Bet, pazīstot tev, man liekas, nebūtu tā. Tāpat viņi būtu nopircis. Jā, es zinu, tas man vienkārši būtu traucējis izlemt. Es zinu, ka es būtu nopircis. Es nekad neesmu uz naudas to daudzumu skatījies kā uz daudz vai maz. Es laikam esmu kaut kā kalkulējis, rēķinājis un redzējis daudz plašāk, kā kādas lietas notiks. Jo, kā jau es teiktu, tas arī paļaujot, es ticu, ka radītājs ir vēlējis man to, lai man dzīvē tās lietas, ko es daru, veiktos un labi sanākt. Un es zinu, kad viņš ir man palīdzējis ar daudz dažādiem risinājumiem, ar notikumiem, kas ir sastapti ceļā. Tāpēc es esmu ticīgs, es paļaujos un es zinu, ka es zinu, ka Dievs tuksnesī upēm liek rasties, kāpēc viņš man nepalīdzētu šeit ceļu uztaisīt. Jā. Un vispārējo. Un domājot par nākotni, mēs plānojam izbūvēt šo ceļu ar cieto segumu un nodot pašvaldībai. Jā, iespējams, bet iespējams atstāt sevi un kopt un uzturēt, jo pašvaldības, jā, viņi brauc, kopji un tīri, bet es uzskatu, ja šis ceļš paliks mūsu apsaimniekošanā un iespējams vienojoties ar iedzīvotājiem, mēs viņu uzturēsim labāk. Viņš būs vienmēr tīrs, viņš būs vienmēr iztīrīts. Šis jautājums ir atvērts. Šis jautājums ir atvērts vēl. Jā, šis nav tāds vēl pieņemtais galējais fakts. Jā. Šis ir atvērts vēl. Šis jautājums ir atvērts. Tāpat arī gribēju minēt par to, ka tā kā šajā ciematā dzīvos jaunās ģimenes, un viņām visām ir svarīgs jautājums par skolām, tad šeit un bērndārziem šeit ir ļoti forša lokācija, ka var bērnus laist gan Daugmalē. Es zinu, ka tur ir dārziņš ar basēnu, gan Ķekavā, gan Baldonē. Un tie, kas strādā Rīgā, viņi tāpat ved uz Rīgu. Bieži vien, man būs visu laiku jāvadā bērns. Bet gribu arī teikt to, ka uz dārziņu jūs tāpat vedat bērnus, bet uz skolu, kad viņi ies ar pašvaldību, varēs vienoties, kā iebrauks līdz pat ciematam. Bet jau brauc viņš. Jā, viņš brauc līdz asfaltētai daļai, bet arī pašā ciematā iebrauks skolas autobus un paņems bērnus uz skolu. Gan uz Ķekavu, gan uz Baldonu. Jā, gan uz Ķekavu, gan uz Baldonu. Tāpat arī, jebkuri veikali, aptiekas ir, es teiktu, 10 minūšu robežās atkarībā uz kuru pilsētiņu jūs braucat. Un man gribētu teikt, ka šī vieta, Kalnu Buciņi, atrodas unikālā vietā. Es, neiebraucot Rīgā, varu aizbraukt gan uz Juglu, gan uz Jūrmalu, gan uz Bauskas pusi, gan arī braukt uz Rīgu. Pašā centrā var iebraukt iekšā. No visām pusēm. No visām pusēm, Ziepnieku kalns, tad ir Jūrmals šosei, kas tas Vienības gatve. Vienības gatve. Tāpat arī uz Jelgavu, Olaini, Babīti. Mēs visur apbraucam 30 minūšu. Uz lidostu no šejienes ir 3-5 minūtes. Jā, un visi apveceļi tiek sakārtot. Un šeit vienkārši šeit ir perfektākā vieta. Šeit ir ritīgi labākā vieta šobrīd, kāda es redzu vispār Rīgas apkārtē. Un šis ciemats ja mēs domājam vispār par cenu,
kas mums ir jāsamaksā, lai dzīvot šādā sakārtotā vidē, viņi ir ļoti pieejami. Tad tu brauks 10-15 minūtes ilgāk nekā tu brauc ikdienā. Un, protams, mēs kā ciemata attīstītāji varam arī piemest. Jā, mēs varētu nopirkt Mārupē, Rāmavā vai kaut kur Rīgā, bet tie būtu aptuveni virs 100 un vairāk tūkstoši plus. Jā, tas ir viens, un otrs tur nav šis, kas ir šeit, šie Jā, meži. tur nav 2500 kvadrātmetru ap māju. Jā, un tur nav meži riņķi. Jā. Un tur nav buciņi. Un tur nav buciņi. Jā. Te skraida buciņi arī, ne tikai nosaukums ir kā buciņi, bet buciņi arī skraida. Un mēs esam nonākuši tajā vietā. Es atceros, es stāvēju šeit, un rādīju tiem 2 klientiem. Patiesībā es rādīju vismaz 40 klientiem. Mēs varam atgriezties tā, kā tu stāvēji tur. Es stāvēju tur un rādīju tā. Jā, tas stāvēja. Un tur bija šāds brīksnis. Nu, te ir avenes, viņi ciemata iedzīvotāji nāks lasīt avenes šeit. Visa šī te aizmugura bija avenājos, brikšņos un, jā. Un tad nevarēja iziet cauri. Šeit bija sagāzušies koki, te bija tāda, es neteiktu, ka brikšņi, šeit bija ritīgi čuhņa tajā brīdī. Nu, tāds kārtīgi sagāzies, ritīgi viss bija bardakā. Bet, pa bišķiņām darbs, tehnika un lēnām viss te sākām kopt un darīt. Un man liekas, ka arī veiksmes atslēga, kāpēc mūsu mājas rezervēja. Cilvēki atnāca uz Sunupē, vasaras 14, un viņi redzēja to kvalitāti un mājas plānojumu, jo tik tiešām mūsdienās cilvēki domā savādāk. Viņi grib, lai māja kalpo viņiem, nevis, kad viņiem jākalpo mājai, bet māja kalpo viņiem gan izmaksās, gan plānojumā, gan pagalma ziņā, gan visā, ko viņi var saņemt. Un viņi noticēja, ka tā māja ir forša, un man gribās, forša, tā māja ir kvalitatīva, saprotama, ilgtspējīga, un viņi saprata, jā, šitā ir tā māja, un tad, kad viņus atveduši šo ciematu, viņi tālumā redzēja bērzus, un es teicu, ka tur būs priedītis, mēs pēc tam iesim tālāk. Viņi tam noticēja, un jā, mēs pierezervējām. Un mūsu estimācija ļoti pozitīva no manas puses, jo es domāju, es jau biju projektējis mājas, man likās, tie ir 6 mēneši, ceļš arī varētu būt 6 mēneši. Bija ļoti pozitīva, tas būs rudens, septembris, oktobrs sākums, kad mēs atdosim tiem klientiem, kas pirms 2 gadiem noticēja mūsu vīzijai. Šeit ir viena no vietām, kas bija ļoti neparedzama, ko es jau minēju iepriekš, kur bija diezgan kūdraina teritorija, un šī posmā ir 50 metri garumā, nedaudz virs ap 3 metru dziļumam nomainīt visas grunts. Mēs nomainījām pret smiltīm, un tad ir milzīgs ķēmas lāņi. Un tad šeit ir liela daļa ciemata meliorācija, viss, kas sanāk, visu ūdeņi. Un tad šeit ir ceļš, kas ir darīts pāri, būvēts pāri šai caurtakai. Šis bija tāds liels izaicinājums, nekad nebija saskāries ar tādām hidrobūvēm. Un, esam diezgan veiksmīgi tikuši ar to galā. Un šobrīd jau arī šeit ir milzīgs skaists redzējums. Šeit būs asfalta ceļš līdz šai vietai vēl iet trotuārs. Ten būs ar dabīgajiem laukakmeņiem mala izbūvēt no viena sāna, no otra sāna. Šeit būs tā dizainiski koku elementi. Tos viss tas pats veidošu gan vienā, gan otrā pusē. Un šis, kas varbūt šobrīd izskatās tāds defekts, šis būs viens no spēcīgākajiem efektiem iebraucot ciematā, kas būs tāds wow. Šī pusē, šeit ir mājas paredzēts, šeit ir 2 mājas vēl, bet šī daļa, šeit arī mainās augsne, šeit viss iežogojās, un šī daļa būs milzīgs bērnlaukums.
Milzīgs. Nē, viņš būs Tas ir liels, mana viņš būs viestila. tiešām liels bērnlaukums ar gumijas segumiem liela daļa būs ar zālienu, bet ideja ir tāda, ka viņš nebūs parasts standarts slitkalniņš un Veidots no koka, ja? Jā, viņš būs ar dabīgā koka veidojumiem un saskrūvēts ar milzīgiem kāpšļiem. Ļoti tāds. Ja esat bijuši pie Daugavmalas, tur ir tāda zona, kur var gan skriet, braukt ar riteņiem, un zona, kur var spēlēties tad līdzīgs kaut kas. Jā, šeit būs līdzīgs. no baļķiem, no taistiem baļķiem, šeit būs liela daļa taisīt visi. Jā, tad varēs spēlēties. Ir plāns par volejbola laukumu, atvadīsim šeit smiltis, tad tāpat tās basketbola laukums. Šeit tādas lietiņas, tas ir tas, ko es redzu. Kā tas viss saliksies, cik daudz, kā tas norobežosies, jo šīs daļas ir tās, kas lai šeit apbūvētu ar būvu šīs divas daļas, man ir jānomaina ļoti milzīgi daudzuma grunts. Jānoved nost šī kūdrēnā zeme. Tāpēc es viņus izdomāju, ka es viņus labāk uztaisīšu par pievienoto vērtību ciematam un būs šī izklaides vieta. Tāpat tās arī šeit es redzu vietu, kur ir lapenes, kur tāpat jau zemes ir visiem pietiekami liels, bet kā var atnākt kopā, uztaisīt pasākumu, tur kādi svētki, ko kopā svin. Jau bija iepriekšējās epizodēs stāstīju par māmiņu tikšanām Sunupēs. Arī šeit man ir tāda vīzija aicināt ciemata iedzīvotājus kopā. Kaut vai uz tām 2 stundām, lai sapazītos, pārmīt pāris vārdus un zinātu. Tā kā man ir arī bērni 3, ja, mums kopā, un šeit arī būs bērni. Tad, lai bērni sapazīstās savā starpā, jo tiem, kuriem ir bērni jau tādā pusauģu vecumā, viņi jau ir gana īgni, ja viņiem saka, ja mēs dzīvosim Pierīgā tādā lauku teritorijā, bet tu varēsi jebkurā laikā aizbraukt ar saviem draugiem, satikties, tad tie vecāki un bērni varēs nesatraukties, jo viņiem būs šeit draugi. Jā, tas gan. Šeit būs draugi, un es jau zinu, kad no pirmās kārtas mums ir dažas māmiņas gaidībās un varēs kopā ratiņus vizināt kopā. Jā, šeit ciematā būs ap 150 cilvēkiem. Tad būs ko darīt, šeit būs jautrība. Te varēs iet pie kaimiņa pēc olām un sāls. Tas varbūt skan vecmodīgi, bet es dažreiz piezvanu vai kaimiņiem, un es saku, man vienmēr olas pietrūkst, jo mēs ar bērniem taisam keksus un maizes, un tad, olas. Jā, redz, šeit arī paskaties šai pusē, kāds šeit patiesībā mežs bija nedaudz tuvāk, bet šis mežs, kas ir šobrīd, šis viss paliek un ir jau iestādīts jauns egļu mežs. Pirms tā lielā meža, es ceru, ka kamerā to var saprast. Tad mūsu kaimiņš ir mežinieks. Jā, mūsu kaimiņš ir Zviedru mežu pārstāv, kas jau ir atjaunojuši, sakopuši, un šeit visur riņķī netiks izzāģēt meži vismaz 50-60 gadus, kamēr izaugs. Tas būs egļu mežs, un tur ir sastādīts eglītes, un man liekas, tā ir tāda milzīga pievienotā vērtība. Paskaties, kāds šeit skaistums ir, un tas ir tas, ko es vienmēr esmu redzējis, kad mēs dzīvojam it kā pilsētā, bet tai pašā brīdī mēs esam pilnīgi norobežot no pilsētas, mēs varam baudīt dabu visā tās krāšņumā, ka šeit patās ir dažādākie meža zvēri un putni, un ka šeit ir droša vide ģimenei ar bērniem. Tad ne tikai varēs ģimenes izstaigāties, man kā 3 bērnu tēvam, tas ir ļoti svarīgi, ka man bērni var iznākt ārā, viņi var priecāties, viņi var skraidīt, viņi var draudzēties. Viņi nav kādā lielā ciematā, kur uzreiz ir lielā šoseja vai lielais ceļš, es negribu salīdzināt ar kādu konkrētu ciematu, bet es zinu, ka tā ir ļoti daudz Pierīgas ciematu problēma, kur it kā ir ciemats, bet tai pašā brīdī viņš ir, viņš nav īsti līdz galam drošs. Un tāpēc šeit es redzu to. Te māmas varēs nesatraukties, ka mazais ir ar skrituļdēli vai
ritenīti ārpus Jā, sētas. jā, ten varēs droši braukāt. Un es domāju, tas ir tas, ko katrs šeit dzīvojošais ļoti novērtēs, ka viņš šeit var ar skrituļslidām paskrituļot, ka bērns var mierīgi iznākt ārā ar kaimiņa bērniem sačamoties. Tepatās var aiziet līdz mežiņam, tur mežiņos štābiņus sacelt un spēlēties tā, kā mēs spēlējāmies savā bērnībā, kad nebija telefona un interneta laikmets. Nu šeit ar to var piedzīvot. Šeit tiešām un te varēs arī rudenī un ziemā, jo būs ielas apgaismojums. Jā, tieši tā, būs ielas apgaismojums. Varēs iziet arī pastaigās, izveidināt galvas. Šeit ir ne tikai braucamā daļa, bet arī šī visa daļa ir trotuārs. Šī visa daļa ir trotuārs, un tad ir braucamā daļa. Kur plānojas ielas apgaismojums? Ielas apgaismojums būs trotuāram ten sāniņā. Te šis sāns būs apgaismots, trotuārs un ceļa daļa būs apgaismot. Šeit ciemat bija kaut kādas 50 latērnas, kas tiks uzstādīts. Otrajā kārtā, ja? Es domāju, ka es šī kārtā jau plānoju apgaismojumu, jo es gribu, lai jau viņš ir. Jo tad, kad šie cilvēki dzīvos, forši ir, ka ir gaišs jau. Un arī vēl viena lieta, kas ir, mēs ejot ar vien dziļāk ciematā, redzam, kad ir daudz koki, ir lielu koki atstāt, un tas tiek apzināti darīts. Mēs turam, protams, mēs māju vietas esam iztīrījuši jau, un koki ir izzāģēti, bet apzināti tiek turēti lielie koki, mazāk koki, visi koki tiek turēti apzināti līdz pēdējiem brīdim, kad tiek ielikt pamati un uzmūrēt mūri. Tad skatāmies, kur ir bīstami, vēlreiz ejam cauri. Ja ir šai zemē klients, tad ar klientu attiecīgi izrunājam, kurus kokus gāžam nost, kurus negāžam nost. Bet uzsvarot, ka mēs gribam atstāt zaļu vidi. Uzsveram, ka gribam atstāt zaļu vidi. Tieši tā, mums ir arī sadarbībā izveidojusies ar labajiem kokiem, kuri ir izrādījuši ļoti lielu atsauksmi un esam jau tikušies vairākas reizes un ir plāns mums pārstādīt egles, jo ir daudz egļu šeit ir un sastādīt eglītes kādās vietās attiecīgi pie mājām un kur arī var priecāties un baudīt Ziemassvētkos lampiņas, var smuku uzskarināt no tikai gar mājas stūriem, bet ir sētā smuka egla. Vai ir kaut kur šīs eglītes vairākas pa kaut kādām teritorijām. Nu jā, un šis ir tas, kur nevar vispār apstāties. Visu laiku gribās iznākt ārā, kaut ko padarīt, pasēdēt, paskatīties, baudīt šo dabu, kas daba ir kaut kas, to gribās arī teikt, ja es atskatos uz klientiem, kas ir mūsu klienti. Katram uzņēmumam ir savi klienti, tad mūsējie klienti ir tādi, kuriem bērnība un jaunība ir pavadīta ne Rīgā, bet Latvijas lielākajās pilsētās vai lauku reģionos, kuri novērtē dabas tuvumu un novērtē arī to, ka viņi uz Rīgu var aizbraukt 17 minūtēs. Nu tā, kad viņi atbrauc, viņi tādu, wow! Es esmu dzirdējis, viņi atbrauc, viņi tādu, wow, un šis ir Rīgā? Es saku, Īsti jau Rīgā, nē, bišķiņ jāpabrauc. Nu, kas tu te jāpabrauc? Man Rīgā no punkta A līdz punkta B jābrauc ilgāk nekā no šejienes līdz Rīgai. Jo, es atkal uzreiz to sievšķo pusi, jo ko tās dāmas uzreiz novērtē to, ka viņiem vai nu ir mazbērniņi, vai viņas ir gaidībās, ka viņi vienkārši varēs izstumt savus ratiņus uz terases vai pagalmā, un bērns guļ šādā teritorijā, un tev nav jābaidās, vai tur visu dienu jāsteigā pa Rīgas centru, vai pa kaut kurieni, kamēr bazais guļ, tu viņu izstum ārā, un tad tu ieej iekšā, tu vari vai nu padzert tēju, vai nu kaut ko uztaisīt ēst, vai vienkārši arī sēdēt šajā pašā pagalmā un baudīt. Es teiktu, ka ne tikai tā ir tā viena lieta, bet ka vēl viena lieta mūsu klients zina, ko viņš grib. Viņš grib foršu māju, viņš grib māju, kas kalpo viņam. Viņš grib vidi, kad viņš redz to, ko viņš grib, kad nav tas, es nezinu, kad bieži cilvēki atnāk ar domu, kad viņi grib milzīgu māju ar milzīgiem logiem, bet viņiem nav, varbūt ne līdz galam... Nenovērtē būvniecības izmaksas laiku. Jā, tieši tā, nav redzējums, cik tas izmaksā. Un varbūt, ka līdz galam nemaz nav īsti finansiālais segums tam, lai to varētu pacelt. Bet 255 000 uz 20 gadiem caur bankām, manuprāt, ir
iespējams Latvijā, es domāju, ja ne gluži katram cilvēkam, tad tiem cilvēkiem, kas ir aktīvi darbojās, strādā un dzīvo, kad viņiem ir iespēja šos 250,000 mierīgi atļauties kredītā. Iepriekšējā epizode bija ar Kasparu Sauso no Luminor bankas, un viņš minēja par to mītu, ka cilvēkiem liekas, ja viņi ņem kredītu, tas ir uz mūžu. Bet skatoties vispār uz to, cik laiks ātri iet un kā dzīve mainās, man gribās teikt, tā ir pietura sezona cilvēku dzīvē. Un bieži vien strādājot ar klientiem un redzot, kā kurš reaģē, es saprotu, ka ļoti daudziem ir tās bailes, kas stīndzina. Kas būs rītdien, viņi skatās apakaļ. Bet man patīk, kā Kaspars iedrošināja, skatāmies uz priekšu. Jo, ja mēs tagad skatītos kā attīstītāji, mēs teiktu, pats Sunupēs varēja nopirkt zemi par 13,000. Kāpēc mēs tur neizpirkām visu? Jā. Un tagad uz priekšu skatoties, kāpēc gan es nenopirku to māju? Vai kāpēc es nenopirku, kāpēc es neizdomāju? Mums arī ir kaut kādas tādas lietas. Bet tajā mirklī liekas, ārpus ir daudz, tas ir akmens kaklā, un es noslīgšu. Bet nē, dzīvē viss mainās, plūst, un ja klients nevarēs kaut kādu dzīves apstākļu dēļ vairāk turpināt maksāt šo kredītmaksājumu, tad šī ir laba investīcija, kuram pieauga cena, un viņš varēs jebkurā brīdī pārdot. Šī nav pārspīlēta māja. Ļoti vienkārši, piedod, ka es tev pārtraucu, bet ļoti vienkārši salīdzinājums. Sunupēs pirmās mājas 220,000 rupi sakot, 2 gadus atpakaļ. Tagad ir 250,000. Es domāju, vēl pieņemsim, cilvēki būs nopirkuši šo vietu, kredītus 20 gadiem. Šī māja vēl pēc 5 gadiem viņi 250,000 vietā jau būs točni 280,000. Manuprāt, kur vēl vienkāršāk. Tā ir parāda man īpašumu, kur ir 2500 kvadrātmetru zemi. Reku ir, šeit viņi būs. Te ir? 2500 kvadrātmetru. Kādam kāds kvadrātmetrs vairāk vai mazāk, bet vidēji tie ir 2500 kvadrātmetri, uz kuras atrodas māja, 129 kvadrātmetri dzīvojamā platība. Tieši tīri dzīvojamā platība. Tad ir terase, ir kādam piebūvēta terase ap 30 kvadrātmetriem, bet vidēji terase ir 18 līdz 20 kvadrātmetriem. Ir garāža 2 automašīnām ap 45 kvadrātmetriem, un tad ir riteņu novietne vai slēpju novietne vai ziemas riepas uz sezonu, kur ielikt, atstāt. Nav nekur citur jāatstāj, bet ka tas viss ir šeit pie mājas. Tad iesim parādīsim kādas tehniskas lietas koku vidū. Jā, ejam parādam, reku arī kaut kādu. Man sirsniņā ir viena māja, ko parādīt. Pastāstīt stāstu, protams, anonīmi, ar izmainītiem vārdiem es mēģināšu. Un tā māja būs par to, ka tad, kad mums rezervēja, šī arī ir viena no pirmajiem cilvēkiem, kas mums noticēja un apskatīja mūsu mājas Sunupēs, kur sākotnēji rezervēja 3 guļamistabu māju. Viņi bija sastāvā 2 vecāki, 1 bērns un 1 jau lielāks. Un tad, kamēr mēs projektējām ceļu, kamēr mēs viņu izbūvējām, kamēr mēs viņu nodevām eksploatācijā, viņa dzīvē kaut kas pamainījās. Viņam pieteicās vēl 1 bērniņš. Un es teiktu, viss notiek īstajā laikā, un viņi man zvana un saka, Līga, mums ir kaut kādas izmaiņas, un es jau sāku tā kā domāt, kādas izmaiņas. Viņi saka, mums ir pārsteigums, mums būs ģimenes pieaugums, un mums vajag 4 guļamistabu māju. Un neko, mēs atkal sēdāmies pie projekta un pārprojektējām no 3 uz 4, par cik pamatu risinājums, ko Gvido ir izvēlējies un ir atbilstoši šeit zemē, ir lentveida pamats, kas ļauj mums šīs izmaiņas izdarīt. Un mājas nebija sāktas mūrēt. Šķiet, ka bija kaut kāds pamati, kaut kas nedaudz ar pamatiem jau plānošana. Un mēs fiksām, sēdāmies un pamainījām 4 guļamistabu māju. Jā, 129 kvadrātmetru platībā ir iespējams 4 guļamistabu māju un arī pat 5.
Mums ir 2,5 guļamistabas. Jā, tagad ir 2,5. Jā, 2 mājas ir ar 5 guļamistabām. Viņas nav šeit ciematā pagaidām vēl, bet ir Tallas rajonā 2 mājas, kas ir ar 5 guļamistabām, kur arī, ja ir interese, noteikti var dot ziņu Līgai vai kādiem no mūsu kolēģiem. Un arī aizbraukt, paskatīties, kā izskatās ar 5 guļamistabām. Reizēm liekas 3 guļamistabas, un te pēkšņi 5 guļamistabas. Tā māja takš paliek maziņa. Nē, vispār viņi nepaliek. Es gribu pateikt, ka nē, viņi nepaliek maziņi. Un beidziet vilkt tās brilles, ko iedod arhitekti, bet atbrauciet dabā paskatīties, kur reāli var izbaudīt, kā izstaigāt par māju, kur ir iekšā jau virtuve, kur ir vansistabas, kur viss ir izdarīts, kā šī māja sajūtās, ka viņi vispār nav maziņi. Kad klients aizbrauc apstīties māju, mēs vedam viņu uz ciematu, un viņam ir iespēja izvēlēties zemi, uz kuras tātad dimensija visiem vienāda un kvadratūra mājas, bet plānojums pielāgots, un tā skaitā logi. Nu, ko es gribu parādīt šo 4 guļamistabu māju, jo tādas mums būs ciematā 2. Un patiesībā ciematā mums būs 4 dažādi plānojumi. Virsroku gan ir guvuši 3 guļamistabu mājas, bet es zinu daudzas ģimenes, kas meklē 4 istabas, kur 2 varētu būt bērnistaba, 1 kabinets un 1 māsteri. Nu, ko ieejam iekšā, es parādīšu, kas man šajā mājā visforšāk patīk, tas, kad tiešām cilvēki ir padomājuši tā, lai māja kalpo viņiem. Ko es ar to domāju? Tātad fasādes pusē te mēs redzam šīs logu ailes, viņas ir līdz vidiņam. Šī būs virtuves lodziņš. Mēs visas mājas taisam spoguļu rakstā, spoguļu skatā. Virtuves lodziņš vienmēr varēs redzēt, kas atbrauc mājās. Un šī būs guļamistaba un skapju telpa. Šeit cilvēks gribēja, lai logi ir līdz vidum. Ja mājas fasādes priekšā bija padomāts logi līdz vidum, tad mājas iekšpagalmā šī lielāk būs master bedroom, ja pāri guļamistabas logu aila. Viņi pamodīsies no rīta un arī tagad, un viņiem būs šāds skaists skats pa logu. Un šeit mazais lodziņš, viņiem būs duša. Tātad pie master bedroom viņiem gar istaba būs, gar sienu. Šeit tātad būs skapis un tur būs vannas istaba. Jā, 4 guļama istaba mājā ir iespējams arī master bedroom. Un savukārt šeit, šī logaile, viņiem te būs vanna. Viņi gulēs vannā un skatīsies to eglīšu. Šeit vanna būs pilnīgi līdz ar palodzi. Vannas mala būs līdz ar logu malu. Tas nozīmē, ka tieši tā šeit varēs skatīties skaisti ārā par logu. Jā. Un atkal šeit vīram būs darbistaba, kurā viņš varēs būt savā kabinetā un arī baudīt ārpusi. Un šeit terasa ir visā mājas. Un terasa šai mājai ir visā no 1 stūra līdz 2. Un savukārt šeit būs viesistaba. Jā, 43 kvadrātmetri ar šādu lielu viesistabas logu. Un šeit 1,80 m aila. Nu tā, ka saule vienkārši steigās pa viņu māju un viņiem būs saulaini gaiši. Un savukārt te būs virtuves logs un te katlatāva. Mums izdevās pārplānot, pateicoties šiem lentveida pamatu risinājumiem. Lentveida pamatu risinājumiem ir ļoti, ļoti daudz plusi. Cilvēki ir, dažreiz liekas, ar to plātni ir satrakuši. Bet es negribu teikt neko sliktu par plātņu veidu pamatiem. Plātņu veidu pamati ir situācijas, kad tiešām savādāk nevar un viņi ir vajadzīgi. Es pateikšu dažus plusus, kas ir šiem lentveidu pamatiem. Tas, ko tu jau minēji, ka mēs nomainījām plānojumu. Nebija nekādas problēmas. Jau pie esošajiem pamatiem mēs varējām nomainīt plānojumu. Pie plātiņu veidu pamatiem mēs nevarētu nomainīt istabas, tā kā mums ir vajadzīgs. Attiecīgi mums nebūtu apkurs sistēmas, kā vajag, nebūtu iespējams kanalizācijas un ūdens izvada tur, kur mums ir vajadzīgi. Šobrīd mēs to varējām visu vēl darīt. Un viena no tādām ļoti svarīgām lietām, kas ir, ja mēs rēķinām, ka tirgu vidēji plātnes cena
ir ap 270 eiro kvadrātmetrā, PVN skaitā. Tad tas izmaksā aptuveni 35 000 šai mājai. Bez PVN 35 000. Jā. Ja 35 000 plātni izmaksā šai mājai, mūsu pamati, lente, plus grīda ar visu pīrāgu, ar visiem siltinājumiem, ar visiem ūdens sistēmām, ar visu, Grīdu, jā. ar visu, kas ir paredzēts, ir nedaudz zem 20 000. Precīzi 17 000 tas ir. Un paskatāmies, kas tā ir par atšķirību. Gan arī 20 000. Un šobrīd tie ir tikai pamati. Vēl ir mūris, vēl ir jumts, ir starpsienas, un arī tur nav viens vienīgs variants, tikai mūrēt starpsienu, vai tikai riģipšu starpsienas, vai jebkāda cita materiāla starpsienas. Mēs ejam to ceļu, kur mēs gribam atrast cenu, kvalitāti un lai tas kalpot. Un tās ir lietas, pie ko es ļoti strādāju, lai mēs varam iedot visu šo kopā. Jo, ja mēs skatāmies 250 000, tev ir 2500 kvadrātmetri zeme, māja, garāža, bruģis, sēta. Man liekas, šādas cenas vispār nav. Šeit, ja mēs skatāmies pēc to, kā mēs aptuvenās cenas ir tirgu, kā mēs ceļam uz citu cilvēku zemēm mājas, tad šeit zeme ir pavelta, dāvanā, ritīgi dāvanā. Šeit zeme ir dāvanā. Un, tāpēc, ar visu infrastruktūru, jau ar elektrību. Jums var rasties jautājums, kāpēc mēs to daram. Mēs to daram tāpēc, ka mēs to daram ar 10, un nākamā kārtā es ceru, ka es varēšu visu 28 atlikušās mājas celt reizē. Un tajā brīdī šis ieguvums ir ļoti milzīgs, jo es ceļu reizē 10 pamats, 10 mūrus, 10 jumtus. Man materiāla iegādes daudz lētāks nekā tās ir tirgu. Tad, protams, arī atbrauc betona mašīna, viņai vienā dienā, lai visām mājām pēdz. Tad viņi pēc kāda laika atkal, lai vienā dienā visu pārējo pamatu daļu. Un tas ir milzīgs ieguvums, un tas ir viss naudā, kur mēs skatāmies, viss, ko mēs daram, un viss ir naudā. Un tā rezultātā mēs varam iedot šo patīkamo cenu. Tu sāki stāstīt par procesiem, ko esam efektivizējuši, ko esam sapratuši. Līdz šim mēs būvējam ar gāzbetonu, bet šeit ciematā tu izlēmi būvēt ar mālu blokiem. Pastāstīji, kādi būtu iegūmi cilvēkam, kas dzīvos, un kādi ir mums kā būvniekiem? Pirmkārt jau cilvēkam, kas dzīvos mālu bloku būvētā ēkā, viņiem būs patīkams klimats, viņš būs jau no paša sākuma jau pilnībā sauss, visi bloki ir sausi. Energoefektivitāte ir ļoti līdzīga gāzbetona blokam. Bet mājas energoefektivitāte nesastāv tikai sienas, ir logi, ir grīds, ir jumts. Bet kāpēc mēs izvēlējamies tieši šos blokus kā attīstītājs? Mēs strādājam ar gāzbetonu blokiem. Ar gāzbetonu blokiem, ja es ceļu 10 mājas reizē, man šīs 10 mājas ir jāžāvē. Gāzbetons kā materiāls ir diezgan mitrs pašā sākumā no rūpnīcas, un lai es varu efektīgi strādāt, lai klientam būtu laba, sausa, forša māja, man ir jānodrošina mitruma savākšanas process. Un mitruma savākšanas process, tas nozīmē, man ir vajadzīgs šeit kaut kāda veida apkur, kas vai nu tā ir uz elektrību, vai tā ir uz dīzeli, vai cietais kurināmais. Man šī māja ir jāuzsilda no 25 līdz 30 grādu temperatūrai, lai efektīvi strādātu mitruma savācēji. Viņi ļoti labi sāk vākt mitrumu. Šīs izmaksas man būvniecības procesā sastāda aptuveni 2500 uz vienu māju. Iedomājies 10 mājām, tie ir 25 000, lai tikai šo mitrumu es savāktu. Šo bloku es jau iegādājos sausu. Viņš ir no 1 līdz 3%. Es vispār nesaprotu, kāpēc šo būvniecību sauc par mitro būvniecību, ja tas bloks ir sausāks par koku vismaz 6 reizes. Jā.
koka būvniecību sauc par sauso būvniecību, šī skaitās mitrā būvniecība. Bet šis bloks ir daudz sausāks. Nu, kokā arī ir dažādi līmēšanas elementi. Tur ir arī krāsa, tur ir arī betons, tur ir arī viss pārējais. Tas jau arī mitrā ir. Nu, tā liekas. Bet, lai vai kā, noteikti tie, kas ir pa eko, es jums iesaku, lūk, brauciet uz kalnu buciņiem. Ekoloģisks māls, kas vēl labāks. Ja jums ir vēl vairāk redzējums par eko, varam nodrošināt arī kaļķi apmetumu, varam pilnībā visu sadarīt arī ar šo. Jo bieži vien es kaut kādās sarunās atceros ar klientiem, kad viņi saka, nu jā, mēs laikam par koku, jo man tur vienam vai otram bērnam ir kaut kādas alerģijas, tad, man liekas, māls ļoti labi atrasina šo jautājumu. Protams, tieši tā. Tas ir tas, ko es saku, un šis nav tikai eko uz no zīmoks. Šī māla taču būvē pat daudz tā mājas, un mālam nevajag pa vidu armatūras. Tur ir dažādas citu veidu konstrukcijas šim daudz tā mājām, tur ir nesošie betona elementi, bet jā, viņš pietiekami. Ļoti labs, šī mēkā viņš ir ļoti efektīvs, ļoti labs materiāls. Jā, šeit nevajag ne armatūras, tāpat šis māla bloks ir kalibrēts bloks. Kādreiz bija māla bloki, kuriem bija šīs starpas. Var redzēt, viss šīs starpiņas bija ar javu mūrēts, viņas bija vismaz šitik biezas. Tagad šeit vairs nav vispār tāda kārta. Šeit ir līme, tieši tāds pats biezums kā gāzbetonam. Un tas, ko tas nozīmē, šajās vietās vairs nav nekādas caursolšanas, nekā viņš ir pilnībā efektīvs un ļoti labs materiāls, kuram nav nekādas caursolšanas, ko reizēm veicināja šī javas kārta. Nu, man vienmēr ir paticies runāt par laika griezni, kādā mēs visu kaut ko daram. Kā jau minējām epizodes sākumā, klausītājiem gandrīz nedaudz vairāk kā 12 nedēļas. Jā. Nu, pastāstīja, cik, nerunājot par būvniecības plānošanu, jo tā arī sastāv, bet reāli par būvniecību. Jā. Cik ilgi tev bija pamati, mūris un... Es skatos, ka jau kaut kādi procesi ir saistībā ar jumtu sākumu. Jā, mēs rītdien liekam virsū jumtu 4 mājā. Bet tas, ko aizņem pamati vienai mājai, ja man ir jābrauc, pieņemsim, ar klientu zemi, jāsagatavo viņam ir pamati, tad pamats mēs ar visiem zemes darbiem, ar visām norakšanām, ar visām sagatavošanām, ar visiem šiem procesiem uztaisam aptuveni no nedēļas līdz pusotru laikā. Bet tas, kas attiecās uz sienām, uz sienu mūri, konkrēto māju uzmūrē līdz pārsedzēm, tas ir līdz šīm vietām 3 dienās, un tad ir vēl 1 diena augšā. 5 dienās šo māju uztais līdz šādam procesam, kāda viņi ir šobrīd no pamatiem. 5 dienās? Jā, tad ir jumts. Tad ir jumts, pašu kopiņu montāža un viss atsējuši montāža. Tas paņem 1 dienu. Un tad ir jumta segums. Šeit ir ļoti elementārs 2 slīpu jumts. Tas ir 2 dienas. Un tad ir betons, iekšdarbi. Nu, mēs ļoti ātri šādu vienu māju varam uztaisīt. Ļoti priecājos par to progresu, kad viņiem ir mēnešu laikā māja gatava. Protams, vēl ir logi. Jā, bet man ļoti patika viens stāsts. Tas jau bija minējis kādā epizodē. Tas bija janvārs, februārs. Tas bija arī viena klientam būvējām māju. Un pamati jau bija ielieta, un kaimiņš aizbrauc slēpot. Viņš atbrauc atpakaļ, pēc 2 nedēļām skatās, viņš saka, Klau, es tikko aizbraucu slēpot, es atbraucu atpakaļ, un šeit ir māja, ne tikai uzbūvēt māju, bet viņi vēl ir zem jumta. Jā, un tas, man liekas... Logi bija iemontēti? Logi bija ļoti arī drīz pēc tam, bet, lai vai kā, uzbūvēja māju un palika zem jumta nepilnās 2 nedēļās, Nu, jā, un tātad mēs esam ciematā, kur būvējam 10 mājas vienlaicīgi. Un patiesībā mums mūsu kopējā apņemšanās, kad mēs katru nedēļu, sestdienās ejam šeit laivu
un stāstam par to, kāds ir progress ik nedēļu. Un ir pagājuši nedaudz vairāk kā 12, 13, 14 nedēļas, un mēs esam ielikuši 10 mājām pamatus. 8 mājas esam uzmūrējuši, un vairākām mājām stāv jau kopnes un gala frontoni, jeb mājas galos ir tādi 3 stūri, un tie ir sākti apdarināt. Es teiktu, es ļoti rūpīgi teikšu, 4 mēnešos 10 mājas zem jumta. Es vienkārši man jāiztur elpa. Kāpēc? Tas ir ļoti ātri. Tas ir ciematā, bet ir vēl citi darbi, ko mēs vēl darām. Jā, tā ir. Un tur arī vēl varētu skaitīt klāt. Tur arī varētu skaitīt klāt. Un bieži vien klienti redz, cik mēs ātri darbus darām, un viņi sāk pasūtīt mēbeles. Jā, tā ir. Ļoti labi. Tas ir forši, kad klienti pasūta mēbeles. Un jau iekārtot, un vēl, bet mēs sakam, paga, vēl nedaudz, vēl taču tur būs mazās detaļiņas, un Gvido ļoti patīk mazās detaļas izstrādāt. Jā, ir tādas reizēm lietas, kad klienti māja vēl nav līdz galam, vizuāli izskatās pabeigt, un klients arī domā, viss ir pabeigts, un viņš jau ved mēbeles, mēs atbraucam. Dīvāni. Jā, dīvāns jau stāv iekšā, bet es saku, es gribu vēl vienreiz visu māju izkrāsot, es gribu vēlreiz pāriet, zin kā, tur nocūko kaut kādas lietas, tur esam flīzētājs kaut ko ir prātīgi jau vienmēr iet un dara visas lietas, bet mazums kaut kāds tur tāds. Gvido visu redz. Jā, es redzu tiešām visu, un tad mēs vēlreiz gribam izkrāsot, pāriet pār kaut kādām lietām, un kad ir šīs mēbeles iekšā, tās sagādām, mums ir grūtāk, mums tas viss ir jāieklāj, mums tur jānolīmē, jāieskočo. Jā, ir dažādi, protams, ir dažādi gadījumi, ir dažādas situācijas, un viss ir runājams un viss darāms, bet pie normāliem apstākļiem tās ir labāk nevedam uzreiz pēc 4 mēnešiem mēbeles iekšā. Pagaidām, kad process beidzās. Gribu nedaudz arī ieskicēt. Tātad ne tikai mājas plānojums ir praktisks un kalpo cilvēkam, kā jau minējām, zemes platība ir gan liela, ka varēs iekārtot gan individuālos rotaļlaukumiņus, šūpoles, batutus, pirtiņas, skubulus. Tāpat arī katrai mājai ir sava iebraukšana. Katrai mājai ir garāža 2 automašīnām, un blakus garāžai novietne riteņiem, riepām, slēpēm, dārza tehnikai, pļāvējiem. Par visu ir padomāts šeit. Patiesībā, kā es saku saviem klientiem, jums jāatved savu gultu, jāiekārto virtuvi un jāuzliek aizskari. Viss, jūs varat dzīvot. Jā, tā ir. Tas ir tāds. Gribēs pastāstīt arī par vienu gadījumu. Bet dodamies uz to gadījumu vietu. Dodamies uz to vietu. Tā kā mēs bijām ļoti optimistiski uzstādījuši mājas, pirmo māju nodošanas termiņu, mēs konkrēti stāvam uz šī zemes gabala, un mums vajadzēja mājas atdot 2028. gadu, tas ir šobrīd. Šogad maijā mums šī brīdī vajadzēja viņus atdot. Jā. Šogad bija jādod. Jā. Un mēs, protams, zvanījām, teicām, ka pabīdās termiņš, pabīdās, bet šai ģimenei arī notika ģimeniskas izmaiņas. Viņi bija ar maziņiem bērniņiem dzīvoklī, un viņi mums atklāti teica, Līga, mēs vairs negribam gaidīt. Un kaut kādā ziņā bija noguruši un atteicās no rezervācijas, un viņiem arī bija tādas šaubas, vai jūs pabeigsiet līdz septembrim. Jo mums tur visādas lietas viņiem pašiem bija. Bet lai vai kā, es zinu to, kad viņi atteicās, viņi bija rezervējuši, rezervācija bija veikta 235, jā? 235 ar visu virtuvi. Ar visu virtuvi, jā. Šobrīd šo māju nopirkt, principā, norezervēju pēc kaut 2 nedēļām. Jā, ļoti mums ātri. Atteicās un uzreiz atnāca jauni cilvēki. Mums gribās teikt 3 dienās, bet principā mēs sakārtojam visu rezervāciju aptuveni 2 nedēļu laikā un pa 255,000. Vienīgais mīnus mums bija tas, ka mums bija jāpārprojektē māja, jo tā māja bija projektēta tiem cilvēkiem. Bet tā kā bija lentveida pamati. Jā, mēs to mierīgi varējām atļauties izdarīt. Jā, un šai mājai būs ļoti interesanti. Tā kā viņiem te ir gana daudz dabas un tiešām skaista vieta. Jā, es gribu parādīt nedaudz, es gribu nedaudz to vērst uzmanību. Šeit priekšā būs terase, šeit ir terase smuka skaista un arī 21 kvadrātmetrs liela. Un paskaties, šeit ir pie pašas mājas iznāc ārā un ir
šī meža, paskaties kādu brīvību. Es gribēju arī pastāstīt par to, ka viņiem iestabā abās pusēs, gan sānā, gan šeit, viņiem arī būs lielie 3-metrīgā sailes logi. Jā, šeit lielā sailes vēl, un šeit ir šis skaistums. Es nespēju beigt priecāties katru reizi, kad es šeit atbraucu. Es klausos tās putu skaņas, man tā ir terapija. Godavērts, tāda terapeitiska sajūta. Es sēžu un pilnīgi, dažas brīdi liekas, tāds miers. Dzirdi? Jā. Tāds skaistums. Un arī gribās teikt, katrs cilvēks, kas nāca uz mūsu ciematu un noticēja mums tādu toreiz Briksnī, jo tie bija vieni no tiem cilvēkiem, mēs viņiem esam ļoti pateicīgi par to uzticēšanos, ka viņi noticēja par to, ka mēs uzbūvēsim. Jā, tajā brīdī likās, negribas, lai atsakās, jo tiešām forši cilvēki, bet dzīvē visādi var būt, un mēs vienkārši atgriezām naudu, novēlējām, lai viņiem izdodās, un dzīvē arī mēdz būt tā, un tas arī mums iemācīja to, ka arī mūsu pusē ir kādi procesi jāuzlabo. Jā, tāpēc es vienmēr pateicos jebkuram klientam par jebkuru mācību, un mums nav vispār bijuši slikti klienti. Viņiem visiem milzīgs paldies, jo pateicoties viņiem mēs esam uzlabojuši tik daudz procesu, tik daudz lietas mēs varam izdarīt daudz labāk, un tas ir tikai un vienīgi viņiem paldies. Mēs nekad nenonāktu pie daudz dažādām atziņām, ja mums nebūtu šo brīnišķīgo klientu. Un, man liekas, tā ir tāda ļoti, ļoti laba lieta. Ne tikai būvniecības procesos, ne tikai komunikācijas procesos, bet līgumos. Cik daudz līgumu mums ir uzrakstīts, cik daudz mums ir izveidot, lai viņi ir labi gan klientam, gan arī mums, lai viņi ir saprotami un skaidri, ka mēs varam savu darbību veikt. Un pateicoties arī sūnupēm, sūnups pieredzēm, mēs arī saprotam, kas ir jāuzlabo garantijas procesos, kas ir jānomaina materiālos, kas ir jāuzlabo pašā mājā. Un vēl ļoti viena svarīga lieta, kas ir svarīga ciemata koplietošanas lietām. Ka es šeit esmu sastādījis tā, ka šeit ciemata iedzīvotājiem nebūs vispār jādomā pa ceļu, ne ar vienu, nekas nebūs jāiet un jāvienojās, kurš kaut ko metīs, kaut ko nepiemetīs, kā tīrīs, kā uzlabos. Es to visu paņēmu savā pārziņā jau startā. Ceļi visi tiek kopti, uztaisīti, mēs atvieglosim to komunikāciju mūsu iedzīvotājiem. Klienti, katrs iedzīvotājs kalnu buciņos varēs draudzēties savā starpā. Nebūs tas jāveido... īstībā ir mīts, ka kaimiņi nedrīkst draudzēties, jo varbūt visā. Mēs pieredzam to, ka man liekas, draudzība ar kaimiņiem ir labākais, kas var būt, ka tu vari izskriet, kaut kur izskriet un viņi pieskat man bērnus kādu brīdi. Bērnu, un es zinu kādu sievieti, kur nav mājās, un viņai ir kaimiņienai atslēgas, un viņi izved suni. Jā, viņi izved sunīt, tieši tā, un es domāju, ka šajā vietā, tas ir... Jā, un vēl kas ir, visa teritorija būs iežogot, visa teritorija ir iežogot ar 3D žogu. Par to, vai ciemats būs zem šlagbauma vai nebūs zem šlagbauma, par to visticamāk paliks pie tā, ka nebūs, bet visādi vēl var būt. Runāsim, skatīsimies, jo iespējas tam būtu, bet tā, protams, ir lieta, kas būtu iespējams jāvienojās arī ar pašiem iedzīvotājiem. Jā. Un es arī gribēju pielikt to, ka es ik pa laikam stāstu, kas ir mūsu klients un kāds viņš ir. Un man gribētos teikt, ģimene, jaunais pāris vai pāris, kur ir izaudzinājuši bērnu vai IT speciālisti, kas grib strādāt no mājām, šobrīd esat mājas meklējumos, bet gribat izlaist zemes iegādi, dokumentāciju, kas ietver ģeoloģiju, topogrāfiju, projektēšanu, visu komunikāciju ar būvvaldi, būvniecību, eksploatāciju un vienkārši atnākt, izvēlēties zemi. Pašlaik plānojumu gan nevarēs vairāk mainīt, jo mājām jau beidz mūrēt sienas. Varbūt pa milimetriem vai centimetriem kaut kādas iekšsienas varbūt varēs pamainīt, jo tās ir no reģipša. Bet ja tu to visu vēlēsi izlaist un vienkārši
saņemt kvalitatīvu māju, kas kalpos tavai ģimenei, tev noteikti jābrauc uz šo ciematu un jāapskatās. Jo tas tiešām ir ieguvums, kā es saku, no 70 līdz pat 120 tūkstošiem. Un pašvaldība visu arī tā kārto, kad ir forši piebraukt, ir padomāts gan par skolām, pulciņiem, dārziņiem. Ir vienkārši jādzīvo. Manuprāt, Ķekava šobrīd ļoti attīstās un domā par to, lai cilvēkiem būtu skaista vide, lai ap viņiem būtu sakopta vide, gan piebraucamie ceļi, un paldies Ķekavai par to. Un arī šeit, kad mēs runājam par piebraucamo ceļu, Ķekava bija ļoti atvērta sadarbībai. Par visu viņi ir atvērti. Jā, un manuprāt, es pat teiktu, Ķekava ir, man ļoti šobrīd, man gribētos teikt, viena no labākajām pašvaldībām. Man ir tāda vīzija, es redzu, kā Ķekava izbūvē šo veloceliņu, un es redzu tālumā vīzijai, ka šis veloceliņš arī nāks līdz šejienei. Jā. Un tāpat šeit ir īstenībā vēl Riekstu kalns, kur var vasarās doties gan pastaigās, gan ziemā braukt ar slēpēm lejā no kalna. Līdz Riekstu kalnam tad 5-10 Baldonas minūtes. takas. Jā. Ģimenes ārsts, par to es vispār es varu personīgi padalīties šo pieredzi. Ja Rīgā man vajadzēja tikt pie ģimenes ārsta, man bija jāgaida ļoti lielās rindās. Šeit man ir ģimenes ārstā telefona zvana attālumā, un viņi vienmēr man piedāvā jau laiku 3 dienu griezumā. Vai arī, ja man ir kaut kāds ārkārtas gadījums, viņi atbrauc pie manis uz mājām. To es ļoti arī novērtēju. Dzīvojot Rīgā, tur ir, pārblīvēts, gribētos teikt. Šeit ārpusē var ātrāk gan tikt pie ārstiem, gan analīzes visu kaut kur nodot, gan fizioterapeiti. Daudz, kur var braukt un saņemt palīdzību. Es arī dažreiz braucu uz Salaspils veselības centru, tā kā te viss pieejams. Jā, šeit ir pilnīgi skolas, bērndāras, vidusskolas. Un arī teiktu, gadījumā, ja arī kādam no taviem ģimenes locekļiem nav mašīna, piemēram, tavam pusaudzim vēl nav mašīna, es redzu, ka tad, ja viņš dzīvo Pierīgā, viņam ir jāsāk kļūt atbildīgam par savu dzīvi ātrāk. Plānot laiku, kad atties autobus. Jā, šeit var aiziet pasfaltēto ceļu līdz Pieturai, tās būs kādas 15 minūtes, bet viņš var aiziet. Mana meita, viņai 13 gadi, viņa braukā gan uz muzikas skolu, kas ir Juglā, viņai ir sava schēma, kā viņi tur tiek, un atpakaļ dažreiz. Protams, ja ir kaut kādi force majeure, te brauc arī taksīts. Izsauc no Rīgas taks, tie ir 25 eiro, un man meita ir mājās. Tāpat arī gribās teikt, te ir arī Maksimas un Rimī piegādes. Patiesībā var neiziet no mājas mūsdienās un visu saņemt uz vietas. Ja tev ir apnikusi tā burzma, cilvēki, grib vienkārši iznākt halātā pagalmā. Es teiktu, šeit iegādājies šo vietu, šo māju, šo idili, kas kamēr viņi šobrīd tiešām šeit ļoti strauji gan cenas aug strauji, gan attīstās viss ļoti strauji. Un es teiktu, šis ir tas laiks, kad nāc piesakies rezervē, jo mājas vēl ir uz priekšu, vēl 28 mājas ir procesā, kas nākamā gadā sāksies. Un tāpēc... Mums īstenībā arī ir vēl kāds jautājums, ko man bieži vien uzdod un gribās atbildēt šeit podkastā. Klients saka, ar kādām naudām tad jūs strādājat? Kā jūs to visu paveicat? Šobrīd mums ir privātais investors. Jā, mums ir privātais investors, tā ir viena lieta. Otra lieta, mums ir paša uzņēmuma nauda, kura vēl jau vairākus gadus nav vispār izņemta ārā. Mēs visu naudu, ko nopelnam, mēs ieguldam. Mums ir savu līdzekļu, un arī bankas ir ļoti atsaucīgs piedāvājums. Lai varētu ņemt arī uz priekšu rezervācijas un solīt tuvu termiņu. Jau tad mēs varam jau pavisam daudz paredzamāk jau darboties. Bet tagad, noslēdzot šo epizodu, mēs varētu doties pie nākamā punkta un pastāstīt par otro kārtu nedaudz. Mēs esam atnākuši uz loka ceļu, kur paredzēta 2. un 3. kārta. Pastāst par to. Jā, šeit 2., 3. kārta plānojās nākamajā gadā sākt, un tas, kas šeit ir, šai daļā, kas ir gandrīz līdz pašam mežam, šī visā teritorijā
Šeit plānojas vēl 28 mājas izbūvēt. Un nākamā gadā ir plāns šo sākt. Nākamā gadā vasara. Un šeit ir arī ļoti skaista vide, bērzi, eglītes. Un ļoti skaista, principā viss tas pats, kas ciemata šai otrajā pusē. Es gribu iet iekšā. Nu, ejam iekšā. Šeit ir iebrauktu pagalmā. Šeit būs jaunajiem īpašniekiem, jaunajiem iedzīvotājiem. Šeit ir pagalms. Šeit ir iebrauktu. Ļoti, ļoti skaistā teritorija. Šeit nedaudz zālīt ir izaugusi. Šī daļa viss šeit ir māja, un tad tālāk ir māja, un šis viss skaistums ir pagalms. Šeit tiks nedaudz izretināts, nedaudz bērzi izgriezts daži ārā, eglītes šīs tiks lietots, pārstādīts pa teritoriju, lai būtu skaistāk. Un attiecīgi šī būs tāda ļoti ekskluzīva zona, ja tā varētu teikt. Protams. Šī man personīgi ļoti patīk šī vieta. Un ko arī gribās teikt visu būvniecības laiku, mēs rūpēsimies par teritoriju, mēs arī rūpējamies, tiks arī pļauts. Nebūs tādi gari zāli līdz viduklim. Jā, šobrīd ir tāds ieskrējiens un tūlīt jau arī pļāvēji būs klāt un viss tiks izpļauts un sakārtots pirms jāņem, bet jebkurā gadījumā šie darbi nekādi šeit neapstājās, šeit viss iet uz priekšu. Un es domāju, ka drīzumā arī sekojiet mums un drīzumā būs noteikti atvērti, jau sāksies arī atvērties rezervāciju uz šiem tālākajiem zemes gabaliem. Tā kā, ja kāds ir meklējumos uz jaunu mājasvietu, noteikti sekojiet mums. Gvido, es zinu, ka tu esi vizionārs. Kāds tev ir nākamās domas par nākamo ciematu? Es noteikti izvēlos šo apvidi. Tā būs noteikti Ķekavas novads un ir pāris ciemati padomā, bet par tiem kādās citās epizodēs un šobrīd mēs aktīvi darbojamies šeit. Tā kā es pagaidām atstāšu to tādā kā intrigā. Paldies, ka klausījāties un skatījāties. Nākamajā epizodē mēs ciemosimies pie klientiem, kuriem mēs izbūvējām māju un arī nodevām jau eksploatācijā un kuri dzīvo savā mājā jau gadu. Kuru šo pašu tipveidu māju mūras projektu viņi atbrauc uz ciematu, paskatījās un gribēja, lai mēs izbūvējam savu zemi. Ja tu gribi dzirdēt šo pieredzes stāstu, piesako mums YouTube, Apple Podcasts, Spotify un uz tikšanos pamatos. Jā, uz tikšanos. Čau!